Cienījamā priekšsēdētāji, godējamie deputāti, es netik daudz par dažādām tehniskām lietām, bet par krāpniecību kā tādu, kurā ir iesaistīts gan mūsu vietās administrācijas un reģionālas attīstības ministrs Čudara kungs, kurš savā laikā bija arī KEM ministrs. Un faktiski ar šo krāpniecību nodarbojas visa Latvijas pašreizējā valdība. Es gribētu uzdot, godājamie deputāti, vienu jautājumu. Kā jūs domājat, kādā veidā vēja parki var nopelnīt tie, kas investē naudu? Un par ko mēs strīdamies, ja par attālumiem, teiksim, no apdzīvotām vietām, kā viņi var nopelnīt, ja bezvējā viņiem neviens nemaksā, bet vējainā laikā elektrībai lielākoties ir vai nu nulles vērtība, vai viņi ir negatīva vērtība. Un mums atklāti meloja, ka valsts nekādā veidā šeit nav iesaistīta, nekādi oiki netiek maksāti, un izrādās, ka tie ir klāji meli, jo Eiropas Savienībā jūs variet ieiet pārbaudīt gan dažādos mākslīgos intelektos, gan YouTube. Nav neviena vēja parka, kas strādāt ar peļņu. Tad kā tad šie te 500 miljoni, ko, piemēram, Cēsu novadā investēs Norvēģu vēja parks, ja? Kā viņš šos 500 miljonus atpelnīs? Un atbilde ir ļoti vienkārša. Ja? Jūs varat paskatīties dažādas aprēķinus, viņi plus mīnus ir līdzīgi. Eiropas Savienībā ir vēja parkiem jāmaksā zemes noma, investīcijas jāatmaksā, apkalpe, remonti, apdrošināšanas izdevumu balansēšana. Un tas bez peļņas. Ja? Un tad ir apmēram vidēji 1 megavata peļņai gadā būtu jābūt kaut kur ap 10,500 eiro. Nu, mums ir 7-8 megavati, tad 500 000 jāpelna skaidrā naudā, ja, lai varētu kaut ko te nomaksāt. Bet viņi nepelna tik daudz. Ko mēs varam darīt? Ja? Kā es teicu, vējā jūs neko nedabūjat, un bez vēja elektrība nemaksā. Pelna izņēmums ir dažiem vēja parkiem. Eiropas Savienībā aprēķini taisīt uz 25 gadiem, tātad viens, ja viņam ir ilgtermiņa līgums ar datu centru vai ar kaut kādu lielu rūpnīcu, kas patēra elektroenerģiju. Otrs variants - valsts netieši atbalsta tātad tīkli, akumulatori, balansēšana, kompensatori, konventori. Ja, jūs saprotiet, ka tas, ko vējs saražo, tas ir blefs. Viņš jau nevar saražot 50 Hz, viņš ražo 49, 51. Un neviens dators jau ar to nestrādā. Tātad jākonvertē līdzstrāvā pa milzīgu naudu. Iedomājieties, cik maksā konvertors, jāliek kaut kādu 7-8 megavats pārvērst līdzstrāvu. Pēc tam jākonvertē atpakaļ, kad tā strāva ir izlīdzināta. Ja? To visu sedz nodokļu maksātāji. Tas nāk klāt pie cenas. Un tiešās subsīdijas, prēmijas, kompensācijas. Tātad mums valdība meloja, ka šeit nenotiek nekāda samaksa vēja parkiem. Ieiet, paskatieties un noklausieties 19. janvāra 8:06 Rečeka raidījumu ar nosaukumu "Vai decembra beigās vējš bija par stipru?" Rečeka tātad maldi un meli atmasko, ka cilvēks sūdzoties, ka vējā viņi esot pārbaudījuši tās dažas dienas, divas, ka 135 megavati jaudu vēja parki Latvijā spēja saražot īsu brīdi 75% no jaudas, bet viņi jau nevarēja pārdot, jo visa Eiropā bija milzīgs vējš. Ja? Un tad nāk atklāsme, kur acīm redzot tāds Renārs Urbanovičs, kas ir vadītājs vēja parkam, jeb tādai apvienībai Utilitas Wind, godīgi atzīstās, ka mums piezvanīja un teica, lai mēs atslēdzam rotorus, jo elektrība ir ar negatīvu zīmi. Uz ko Urbanovičs kungs ir iebildis, bet kā tad mēs tad ap līku dibenu paliekam? Mums te parādi jāsedz. Viņiem pateica, mēs jums samaksāsim. Un viņš saka, jā, un mums samaksāja. Nav gan teicis, kas viņam samaksā. Viņš saka, valsts mums samaksāja, vai Latvijas Energo, vai sadales tīkli, vai vēl kaut kāds labdaris. Ja? Tātad vēlreiz. Meli, ka šeit šie vēja parki kaut ko var nopelnīt. Meli, ka kaut kādā veidā nebūs oiku, un par to nemaksās nodokļu maksātāji, un vēl dažas lietas. Eiropas Savienībā vidējās izmaksas elektrības ražošanai no šķeldas ir kaut kur 5-6 centīmi, gāzei arī ap 6 līdz 8. Tad šeit minimāli vidējā cena Eiropas Savienībā, ja jaudas koeficients ir 35 gada koeficients, ko saražo, ir apmēram 12 minimālā maksa par elektrību.
Latvijas apstākļos viņi nesaražo pa 30%, tad viņi svārstās ar 15 un 17 centiem par kilovatstundu, bet tas būtu, ja visu laiku pelnīgs vēja parks, bet viņš jau nepelna. Ja? Tad pieskaitiet pie šiem 15 vai 17 centiem visus šos izdevumus, ko sadals tīkli, lai viņiem jāpievelk šie tīkli, ja, visa tā balansēšana, visi tie Teslas skāpji, ko iepirks vai ne katru gadu, tātad, ko mēs iztērēsim tur līdz 30 gadam kaut kādus 2 miljārdus sadals tīkli, tie taču visi ieiet šajā elektrības cenām. Un te jūs redziet to patiesību, ka elektrības cena Eiropas Savienībā pieaug tieši proporcionāli vēja parku skaitam. Un paskatieties, kāda ir vide elektrība, piemēram, uzņēmējiem patērētājiem Īrijā, kāda viņi ir Dānijā un kāda viņi ir Lielbritānijā. Un tagad mums faktiski būtu jārunā jau par šīs valdības atbilstību. Ja? Un arī par Čudarkungu. Es saprotu, līdz Jāņiem palikuši 4 mēneši, sākas kaut kāda agonija, tagad tā melošana pastiprināsies, būs jātaisnojas, bet es domāju, ka būs jāsauc pie atbildības, un te nebūs tas tribunāls, ja, par ko mēs runājam. Bet šie cilvēki faktiski būs jāsauc pie tiesas par melošanu, par valsts līdzekļu izzakšanu, plašā mērogā. Latvenergo vadībā vispār nav elektriķi. Ja? Tur ir grāmatveži, finansisti, veikli projektu rakstītāji un tā tālāk. Tas viss, protams, mainīsies. Ja? Bet pats galvenais, man liekas, lielākais pārkāpums ir, par ko varētu vainot Čudarkungu, ir klāja ņirgāšanās par Eiropas padomes pašvaldību hartu. Un tur ir faktiski 2 punkti, kas tiek pārkāpti. Viens, ka tie valstiskie uzdevumi, kurus var atrisināt vietējai pašvaldībai, jāļauj risināt vietējai pašvaldībai. Un otrs, ja valstiskie, ja teiksim, administratīvās teritorijas jautājumi tiek risināti plānošana, tad obligāti ir jākonsultējas un jāievēro vietējo pašvaldību intereses. Izlasiet. Un šeit ir klāji pārkāptas pašvaldību intereses, nav ņemts precedents Eiropas Savienībā, ja, ko mēs zinām, ka Skotijā tiesa apturēja 3 vēja parkus, un viņš bija jāizstum līdz 1,2 kilometriem, kuriem arī bija pa tuvu. Tad tas viss tiek ignorēts, klāji tiek melots, un faktiski mums būtu jārunā, šodien mēs to arī runāsim par valdības vadītājas atbilstību šajos jautājumos. Tā kā es aicinu atbalstīt šo te neuzticības izteikšanu. Paldies!